Veckārki muižas pils, vāciski Altkarkel, atrodas starp Rūjēnu un Valku. Līdz mūsdienām saglabājušajās vienīgi muižas pils drupas ar grandiozo torni. 1911. un 1913. gadā tās vietas uzcelta pils, Rīgas mēra Džorsteda Armisteda brāļa Eduarda Vasaras rezidents un medību pils. Ēkas jums bijis sekts ar zviedru dakstiņiem, austrumu galā bijusi torņveida izbūve ar milzu logiem, tā sauktais Ziemesdārs. Ziemeļrietumu stūri pacelās milzu tornis ar laternu augšgalā. Pilī bija 100 istabas. Gubernators pat draudējis ar lielu nodokli, jo tad tā būtu lielāka pils vidzemē. Dēļ Pirmā pasaules kara pils netika pabeigta, nedaudz cieta, tika sašauta un izlaupīta. Galu galā pils pārdota materiālos. Izplēstas podeņu krāsnes sienas, kāpnes aizvestas uz Rīgu un iemurētas augstākās tiesas ēkā. Mainījās īpašnieki, pa labi un pa kreisi tika iztirgoti grezni būvmateriāli. Pēc Otrā pasaules kara daļa vēl bija apdzīvota. Satiku vietējo iedzīvotāju, kas turēja govis pašā tornī. Tornim vēl bija kupols 80. gados.